Šajā video es parādīšu, kā izveidot jaunu reklāmas laukumu. Tātad, kad mēs esam iestatījuma sadaļā, šeit jau būs mēdīju kanāls, un nepieciešams izveidot šim mēdīju kanālam reklāmas laukumu. Tātad spiežam pogu vai nu izveidot laukumu šeit, vai izveidot laukumu šeit. Tas ir viens un tas pats. Nosaukums būs, piemēram, Sānu baneris. Šeit mēs norādām kaut kādu specifisku informāciju par to, kā šis laukums izceļas. Varbūt viņam ir īpaša cena, piemēram, pēc 2 nedēļu saņem 3. nedēļu bez maksas. Izmērs noteikti jānorāda 250, 250, piemēram, tas ir platums un tas ir augstums. Novietojums, kurā vietā viņš tieši atrodas, Sānu, visdrīzāk viņš varētu būt labā mala. Ja dažādos vietās viņš parādās dažādās mājaslapas, teiksim, citur viņš atrodas pašā apakšā vai pa vidu vai vēl kaut kur, tad šeit var izvēlēties arī tādu izvietojumu dažādi, bet parasti standarti viņš ir gan labā vai kreisā mala. Pirmais ekrāns tas nozīmē, vai viņš atrodas uzreiz redzams, kad lapa ielādējās. Ja viņš atrodas zemāk, tad tas ir otrais ekrāns, ja viņš atrodas daudz zemāk, tad tas ir zemāk. Ja viņš ir dažādi, tad arī var izvēlēties dažādi. Šajā gadījumā atstāja pirmo ekrānu. Faila formātu vēlams atstāt, ka pēc noklusējuma ir pilnīgi visi. Protams, ja jūs nepieņemat flash, ir kaut kādas statiskās vietas, piemēram, kad ir mājaslapas sponsorēšana, tad ir 2 faili jāpievieno, viens ir labā puse, viens ir kreisā puse, un netiek atbalstīts flash animēts šeit, tad, protams, iztiksējam SVF ārā. Tālāk, šeit ir jāpievieno piemērs, kā tieši reklāmas laukums izstās jūsu mājaslapā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienkārši jāuztaisa print screen, ja tā saucamais ekrāna šāviņš, un šeit viņš arī jāpievieno izceļot šo reklāmas laukumu. Nosaukums nav vajadzīgs, ja tas ir viens baners šajā reklāmas laukumā. Piemēram, ja jūs pārdodat Sānu baneru un viņš parādās latviešu un krievu versijās jūsu portālā, ja jums ir piemēram latviešu un krievu versijas, tad ir nepieciešams pievienot papildus laukumu. Un šeit atkal mēs norādām 50 tieši to pašu, bet, teiksim, jūs nepārdodat atsevišķi, tāpēc, teiksim, rakstīšu šeit LV un šeit būs RU. Un atkal tas būs tieši tas pats. Labā mala, pirmais ekrāns, viss identiski, maksimālais formāts. Vēlams kādu 40 KB, tas ir pilnīgi optimāli. Tas, kas šeit ir nepieciešams, arī prasības flash formātu baneriem. Tad, ja jūs atbalstat flash baneri, tātad šeit ir arī piemērs. Patiesībā šis piemērs ir no TVNet, kuri izstrādājuši ļoti, manuprāt, tādu labu un precīzu specifikāciju, kā jāizstrādā flash baneri. Un šeit, atkarībā no tā, kāds ir tas klikta, ko jūs saviem tehniskiem cilvēkiem vienkārši pajautājat, bet, principā šis ir tāds diezgan universāls. Šajā gadījumā šeit ir vienkārši iekopēts no šī piemēra. Un tas ir arī obligātais parametrs, kas ir jānorāda, jo pircējiem, protams, negribēsies zvanīt jums un prasīt, kāds ir jūsu portālam tieši tas kliktaks, gribēs uzreiz to redzēt. Pārdošanas veidi, tad šeit mēs izvēlamies, vai jūs izvēlaties, vai jūs izdomājat, kā tad jūs tieši pārdot šo reklāmas laukumu. Vai nu pa dienām, vai nu pa nedēļām, pa mēnešiem, pa skatījumiem, vai pa klikšķiem, vai visi kopā, vai dažādi, bet, faktiski tas ir jānodefinē. Šajā gadījumā mēs paņemsim tieši pa dienām, pieņemsim jūs pārdot pa dienām, tad mēs izvēlamies dienas. Tālāk ļoti būtiska lieta ir atzīmēt, kur tad tieši šis laukumu mēs pārdodam. Un šeit mēs atzīmējam, ka mēs viņu pārdodam visā Riga.com portālā. Tā, un šeit mēs redzam, ka ir Riga.com skatījuma darba dienā un skatījuma brīvdienā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ir tas, cik būs tas maksimālā kapacitāte dienā šim laukumam. Ja mēs šeit ievedam cenu 25 lati un atstājam vienu rotāciju, viņš parādīs, ka garantēt skatījumu 40 000. Ja mēs ievedam šeit 2 rotācijas, tad būs 20 000. Tad viņš vienkārši sadala šo kapacitāti uz 2, ja ierakst 4, tad ir 10 000. Šeit ievedam vienkārši 25 arī, teiksim, 2 rotācijas saglabājam, un laukums ir pievienots. Šādi viņš izstās.